mēs ar mammīti sēžam un gremdējamies atmiņās, kas kādreiz Liepājā bija vietās, kas nav tagad. Un te nu mēs drusciņi sasmējāmies, jo ir tāda adrese, Jūras iela 22, kur pat labāk atrodas Viesis Maestro dizaina hotels. Un pretīm tam hotelim ir māja, kur kādreiz bija lauku māja. To teica mana vecā mamma no mammas puses. Liepāja viņas ir divas. Otrā vīra māte teica, ka viens ir pie Gulba dīķīša, tur vēl viena bija Latvijas laikā, bet tagad par to pirmo. Kā tu ielu sauc? Jūras iela. Nu, pa Jūras ielu kādreiz. Man mamma stāstīja, ka viņa jauna, mans tētis un mamma un viņiem draugi ņēmuši pa Jūras ielu, tur jau bija publiskais nams. Sievietes, nu saucamais Emma nams. Mauku māja, tā teikt, jā. Un tad sarunājuši, piemuļķot tur tās, izmuļķot tur tās prostitūtas. Tās iznāk ārā un stāv uz stūri. Un tas mans tētis un viņiem tas draugs. Tie tēloja kā meklē. Un tad tur dājuši un darījušies un dziedājuši. Un tas mana mamma un tā viņas draudzene visi tie, kad gājuši, un tad beidzot kā tu es vairs neatceros. Bet sakot, man vecā mammai stūr stāv un lūr. Jā, un smējās. Darījušies par to ielu, tas jaunības laikos, un 3 man bija. Nu, tas bija 1930. Jā? Nē, 30. Kurš gads? Kaut kā tā bija, jā. Es varbūt atstātu kaut laukos pie vecās mammas. Tas bija Latvijas laiks, tā Jā, saucamais jā. Ulmaņa laiks vēl.